wanna feel it. Nu, ko, esiet sveicināti jaunā epizodē. Tā kā visi redzējāt iepriekšējā, kad uztaisījām neglītu Opeli par skaistu sportisku Opeli, kurš tikpat ātri pārdevās. Līdz ar to man bija budžets kaut kāds un jāmeklē. Mums taču ir nākošais aparāts. Un es domāju, ko var par 2500 līdz 2500 nopirkt. Un kaut ko varētu uztaisīt, kaut cik smuki atdzīvināt un pārdodot varbūt pat kaut ko bišķi nopelnīt. Bet te nav vairāk stāsts par nopelnīt, bet vairāk par procesu, ko mēs vispār darām un kā var no neglītā pilēna uztaisīt kaut ko skaistu. Un jā, vakar biju aizbraucis uz Rīgas galu un nopirku lētāko uz to brīdi Latvijā E61. You're fired. Tad lūdzu, re, kur viņš ir. Nu, ko esam veiksmīgi atbraukuši uz Liepāju. Viss bija kārtībā. Mašīnai ir ļoti daudz trūkumi, sīkumi, bet priecēju, ka nav baigi sarūsējis. Praktiski vispār nekas nav. Tāds izteikts rūsis, kaut kas bišķiņu uz arkām. Bet mums ir salauzta bamperi priekšējais, pakaļējais. Kaut kas te nedeg ar gaismām. Protams, standarta situācija ir antena. Atslēgas neslēdzās vaļā. Es esmu samaksājis tagad nodokli jau par šo gadu 25. Edijs pārbaudīja eļļu, jo brauksim uz apskati dabūt melno dokumentu. Jo mašīna tika nopirkta ar beigušos tehnisko apskati. Tā kā jā, es pat nezinu, tev vajadzētu vēl 10 minūtes, lai uzskaitīt visādas sīkumus. Reku, piemēram, mums ir lampas pilnīgi čau, miglas čau, bufers, buferiem vidus, parkingi. Tas pats arī te jākrauso šitas, tas. Lukturi ir ok diski, man pat patīk, bet pilnīgi garām riepas, jo tas ir no kaut kādas 7. sērijas. Mums ir bukti šādi te uz durvīm, kur izdomāsim, ko darīt. Vismaz tā ir krāsa tāda, ko ir grūti piekrāsot. Lukturi mums ir saplaisājuši, nedeg mums migla. Un šita vispār ir labs stāsts, to es jums tūlīt parādīšu, kas tur notiek pa balīti. Bet mums ir standarta izpūtējs visiem kvēpiem pozitīvi, jo mašīnai ir godīgi 400 000 km noripot. Liekas, ka daudz, bet labākais visā tajā, kad tas ir 160 kW, labais motors, kā nevajadzēs pārdzīvot, ka viņš paigi noplīsīs. Mums nav lūka, un vēl liels bonus, par ko nebūs jāstraucās, un pa lielam neliels retums ir šitā te opcija. Kabum! Viņš ir mums manuāls 6 ātruma. Tā kā labs, man liekas, ka labs braucās labi, kaut kas ar bremzēm bišķi pievibrēja, jāskatās, vai bremžu diski mašīna bija stāvējusi. Bet tagad brauksim uz apskati, apskats čaļiem, kad es neesmu neko piegatavojies, bet tā, lai būtu interesantāk skatītājiem. Tā kā ierakstāt komentārā, cik būs divnieki un viennieki. Pagājušajā gadā mašīna gājas apskati, dabūjusi tikai vienu viennieku, un tas nav par rūsu, tas ir pa bremžu trubiņām, ka nedaudz aprūsējuši. Es palīdu apakšā, tur viss pants ir norauts, jo mašīna braukus pa laukiem. Es jums parādīšu piemēru, kāpēc pa laukiem braukus. Redzēt, kas te izstās. Oh my god. Jā, un te bija redzēt bildē milzīga tumba. Mums kaut kāda nepareiza apšifka ielika, jo bez komplektācijas nelāk elektriskais bagāžnieks. Tā skaņa, ko dzirdējāt, ir novilcējis šitam, bet mums ar to viss komplektiņš ir. Bagāžnieks pievelkās pa salonu, pa interjeru iziesim cauri. Mums ir melna āda, parasts puselektrисks salons, bet to vēl meklēsim, bet opcija ir tāda, ka mums ir apsildām beņķi aizmugurē un pats strādā. Un arī priekšā mums ir. Mums ir ļoti labi rūcošs motors, viss smuka klimata kontrola, un opcija mums ir CarPlay iekšā Androids. Ir. Un strādājuši kruīzs ir. Tehniski it kā pagaidām liekas, ka viss forši. Elektriskas kļūdas arī nav tādas, kas ir sevišķi nebaigi izteiktās visādi sīkuma lampiņas, tur nedeg airbag lampiņa deg, jāsaprot, tāpēc, ka šitā te durve kaut kas ir darīts, jo te neslēdzās ciet. Te trūkst plasmas, kā jau paši redzat, ir dažādi visādi sīkumi. Un mēs centīsimies visus viņus novākt, sakrāsot, sapucēt, iziet apskat. Es gribētu ļoti iziet apskat pa nulēm pēc tam, kad būs atkārtotā, bet tad jau redzēs, ko tam mums tur īsti ieliks. Edī, iziesim pa nulēm? Pirmā reizē vai otrā? Nē, otrā. Otrā, tur, protams. Blin, tas jau būtu vispār mērcīgi. Bet man liekas, ka ieliek šoreiz viennieku pa rūsu, jo apakšā nav vispār neviena panna. Bet es jau Agnim zvanīju, aizbrauksim ciemos, mēs jau dabūsim pilnīgi visas pannas. Nesalaustas, vēl visādas sīkums. Lukturas jau esmu atradis. Riepas jāatrod vēl pareizās. Nu daudz kaut kas jāiegulda, bet centīsimies ar mazām izmaksām tikt pie laba rezultāta. Tā kā kāpjam iekšā, braucam uz apskatu, tā kā arī vēlamies apskatnieks džekā. Vispār parādīsim to stopņiku. Edī, var arī nodomos arī kāds mums afigenijas stopņiks ir. Es nezinu, kas tas pat tuning ir, bet kaut ko tādas nebija redzējis. Vakar Edijs bišķiņ ierēdz. Skatieties. No? Viņu nevar redzēt tā. Redziet?
Vakar naktī labāk var redzēt. Viņš ir balti, zaļš, tur zils kaut kas spīd. Es nezinu, kāpēc vakarā nofilmēsim, centīsimies. Bet, nu jā, mums nedeg viena migla. Tā kā mēs pa lielām esam ātri uzskaitījuši kāds 6 divniekus, bet redzēs, ko apskatēties. Es domāju, ka būs. Mana stafka ir kāda 10 plus, un viennieki būs pāris. Tā kā jūs video redzējāt, tad mašīnai ir MPAC, bet tā nav oriģināla MPAC, tā ir liktā MPAC. Mums pietrūks stūre un melnie griezti. Vispārējais te ir. Pat uzlika šitās, ko parasti neviens neliek, pēc kurām var pateikt, ir MPAC vai nav. Vai nu gadījumā jau viss ir, pēc viņa kodu var apsīties, vai ir MPAC vai nav. Bet šeit ir likta, tas ir pat pozitīvi. Daudz naudas jau ietaupīja, labāk arī izstās. Jā, īstenībā ļoti daudz ko vajag. Bet nu mēs centīsimies salikt visu kā vajag, tā kā opelītim, lai viss ir stīdzītī. Edijs jau rega berzē rokas jau. Es jau nevaru sagaidīt. Tu nevar sagaidīt šito, vai ne? Šito tu nevar sagaidīt, kas sakrāsos. Tur nekas daudz nav jādara. Es apsit šito arī varēs nopirkt. Pa cik Edija ies? Vai dārgi? Nu cik tas ir? Es neesmu izdomājis. Tad sakrācoši buferi. Pa 9? Tur būs cits bagāžnieks, un kā tā. Uzliks lūpiņu, spoileri, sapulēs visu mašīnu. Jā, Edijs ķūnies arī savu mašīnu paralēli. Kā Robs Vītols rāda, tad maucam. Nu ko, tikko izgājām apskati melno, ir aizrādījumi, arī piekarējuši šis tas jāmaina. Bet kopumā man tā apakš pat patika. Bānas, protams, tur nav, bet nemaz nav tik traki sarūsējis. Tie tādi vispusēji rūsiņi šur tur. Bet to jau servisā vairāk apzīsimies. Bet pati grīdi ir labi, sliekšņi ir labi un patīkam bija pārsteigts. Ir no stūras reikas, kaut kādas skrūvas taka eļļa, no interkūlera eļļa taka. Tad jau redzēsim, cik tad divnieki mums būs. Trīnieki mums nav, divnieki gan. Bet čaļi teica, ka pa tādu naudu mērķis, kad vispār brauc. Jā, nu ko, skatīsimies, kas tad te mums būs drīzumā. Mums ar citu par šito arī dod viennieki. Spoguls tāds. Tā nu ko, esam atpakaļ servisā jau ar mūsu melnās apskates lapu. Un man sanāca 12 divnieki un 5 viennieki. Es biju domājis, ka būs vairāk, bet, kā jau es teicu, 11 jau būs. Bet īstenībā pa tādiem sīkumiem viss sataisāms. Un jā, arī varam pastīties, kā tas izstās E61 lētākais. Bez apskates, kur nopirku un izgāju tikko pa taisno apskatu, neko nedarot. Dabūju melno ar 12 vienniekiem, ar 12 divniekiem un 5 vienniekiem. Mums ir priekšējā tilta bremžu pārvades šļūtenis bojājam abās pusēs, tad tur ir šļūtenītes nepareizi vai piespiežās priekšā. Tad mums tālāk ir stāvbremze. Mums nav, kas jau man likās, ka tā arī būs, ka stāvbremze nebūs. Tad mums ir AKO hidrauliskās šķidruma noplūda no stūras iekārts. Jā, tad, kad pirku, saimnieks teica, ka tur vajag kā par šaibu nomainīt. Tā tur ir. Tad ejam tālāk. Nedeg vairāk kā 1/3 kvātspulģa. Aizmugurē nedeg mums lampas. Tur nedeg gabarīts un kaut ko miglinieki čakarējās, bet nu pasadieties tiem lukturiem. Tur vispār ir milzīgs akvārijas šitajā te lukturī. Šķidrums kreisajā pakaļējā gabarīta lukturī. Tas ir šeit, kur ir. Tur zivtiņas var laist iekšā. Šķidrums kreisajā pakaļējā gabarīta lukturī. Tā, nedeg kreisā bremžu lukturs. Jā, nedeg S3 kategorijas papildus bremžu lukturs. Tas ir augšējais. Tur, kur mums ir disene. Nedeg labais priekšējais miglas lukturs. Kreisajā priekšējā miglas luktura gaismas kūls izplūds. Bezveidīgs. Okay. Priekšējais tilts spēlināt brīvkusītas virs silent blokā labā puse, apakšējā pakaļējā. Tad mums priekšā ir viens silent bloks jāmaina. Un pēdējais divnieks ir pa aizmugurējo tiltu. Tas ir saplēsta. Mums otram tiltam ir divnieks arī par vienu silent bloku, kurš jāmaina. Un pa vienniekiem mums ir priekšējais tilts, sašaurināts bremžu disku darba virsmas funkcija. Bremžu diskiem viņi ir aprūsējuši, mašīnā braukuši pakaļējiem tiltam, bremzēm, diskiem tas pats. Un sīki atpakaļ skata ierīces redzamības lauks par mazāk nekā 20%. Tas nozīmē viennieks par šitos spoguli. Un virspusē rāmi neesoši elementu korozija. Šur tur tiltu grīdai augšā bija rūsiņi. Bet to mēs iztrīsim, sapūtīsim ar antikoroziju un es domāju, ka iziesim to viennieku pa nulēm. Un veidojās pila sūds eļļa no motora. Tas ir tā, ka priekšā pie interkūlera trubām eļļiņi tek, bet to ar visu novērsīsim, tā kā nekas traks. Protams, daudz divnieki pa gaismām, pa lukturiem, tādiem sīkumiem. Kopumā mēs nav tik slikti. Tā kā viss dzīsim šito iekšā, bet ne tagad. No sākuma visu kaut ko sapirksim. Pannas tur aizsargs tā tālāk un tad jau dzīsim iekšā labot tehnisko daļu un pēc tam brauksim iekšā vizuāli pārvērtīsim uz nepazīšanu, jo BMW prasās pēc gādīgas rociņas. Un vispār kas man pārsteidz, kad lukturiem ir stars, ir gan augstums. Tas nekas, ka mums viens lukturs ir šitāds te. Bišķi kustās, tur vajag sataisīt.
Bet, nu jā. Tā mums Edijs iznāca, iedosim jums svēto lapu. Īstenībā, man liekas, par tādiem sīkumiem. Nu, kā tev liekas? Mēs jau izgājām cauri skatītājiem. Vienīgi besīgi, ka bišķi pa to rūs ielika, bet nu bišķi tur ir aprūsējis tā grīda tagad bez tām pannām. Bet nekas to satīrīsim, sapūtīsim un būs labi. Lielākā daļa divnieku visādām gaismām un tā tālāk. Jā, tas vispār pilnīgi sīkumi. Vai ne? Procenīgais. Tā, viss pārējais. Nu labi, reku brēmšu diski arī vienīgi. Tas ir viennieks, jā. Nu jā, nu, bet es gribu par nulēm. Es gribu, lai tu man sataisnēt par nulēm un iziet. Nu, nekas jau nav neizdarīts. Tas ir dūmainība. 0,25 tikai. Ideāli. Jā, viņš teica, ka motors labi brūc. Kādu vainu? Nu, nav tik traki, ne? Nē, viss forši. Daudz nav tāpat jāiztērē, bet es biju domājis, ka būs trakāk. Tā kā iepriekšējā dienā izgājām apskati un braucam tagad pie Kaneļa kunga, pie mūsu BMW lietoto rezerves daļu dīlera. Esmu daudz ko viņam rezervējis, jo viņš tieši jau cārā facelift. Tā kā apakšā mums nav pilnīgi neviena panna. Uzliksim pilnīgi visas pannas, svaigas pannas, jo tā mašīna ir no Vācijas un tādā diezgan labā sterilā stāvoklī. Bet to jau Kanēls noteikti jau pastāstīs vairāk. Tad mums arī vajag motoru alumīniju to pa dramņiku, kas turās tāds 3 stūrs, kas mums ir saliekts. Nezinu, cik tas ir naudās būs, bet pieļauju, ka pāris simtiņi gan jau būs. Mēs taču gribam, lai visi forši. Nu, man ir vēl jautājums, kāpēc visiem 60. un 61. ir izčakarēta šitā poga? Kāpēc? Tā kā jā, uzrakstiet komentārā. Vso, mēs laižam pie Aganīša un tad tiekamies jau pie viņa. Esam atbraukuši pie Kaneļa. Šeit var pateikt jau, redziet. Pilns ar BMW izjauktiem visādiem. Tūlīt zvetēsim pie viņa. Pastīsimies, ko viņš mums tur sagatavojas. Vajadzēs? Šis priekš manīm bija? Kā tu viņas pieskrūvēs ar samurējiem, tā kā vienmēr viss krāsotāji. Man patīk, ka tu nāc jau reiz ar krūzītēm visādām. No kur ir man čupiņi? Protams, bija gatavojies vairākam. Nice. Šis ir labākais komplekts, kāds tev bijis, vai ne? Kas te ir visekskluzīvākais, kas parasti nav? Šitās te pannas. Šitā sāna? Un šitā kārdas pannas. Kārdas pannas tieši, ja? Jā. No salauzta. Un kreisais sāns, kas visiem ir. Es tev sameklēju. Kas tu man esi saulīte? Vienīgi. Šitā viņš nāk. Tas, redzēt, te kaut kādiem, te viss ir. Redzēt, te vienam ir trūkst. Bet viņš vismaz tev ir materiāls. Jā. Vidas tev nav, ne? Ir teikt? Nē, es domāju, tas. Priekšā konsolēks nāk. Tur man sasprāgus laki. Man ir plāns viņš vispār nojaukt nost. Nu, bet te un nokrāsot melnziņas Bet visu. ja viņš tev sasprādzis, tad nojauc un saprāt. Nē, jā. Iet tad rakties. Kas šis ir? Tas ir tas apakšējais. CCC. Viņš man vispār melns ir. Nezinu, kāpēc. Nu, šito tu vēl var dabūt, ja tev galīgi. Ja tu viņus krāso. Šitā nav jāizjauc viss tas centrs, lai dabūtu. Tikai 2 strūnas. Un viss? Ja viņi tev baigi nav vējoši, tad man var dot šitā. Šitās tev varētu būt dāvana. Tās varētu būt dāvanas? Labi uzvedīgi. Pa to vilcienī. Pareizi. Vilcieniņš. Tā nāk vilcienī. Starp citu, vakarā viņš šēdējis savā tiki-tokijā un es viņam vilcieniņu uzmetu. Viņš man arī dāvanīģis uzreiz. Nē, es viņam uzmetu šito te ceparīti. Meksikāņu. Standartiņu. Tā, zini, kas vēl? Kas tas ir? Tas ir bagāžnieks? Es tev iedevu bagāžnieku, lai tev netīrkšķi motoriņu. Viņš man noteikti beigts, ne? Nu, viņš tad droši vien viss beidzies. Un tagad man varbūt ies. Reku, tev ir viss. Čau. Viss bagūzim. Šitā daļa nesačurē. Viss tas. Zini, ko vēl varētu no bagāžas, ja tu met viņas laukā? Tās kabatiņas, kur attaisās. Man tur tās pogas no sabūferi ielikt. Un zini, kas vēl tur rēcīgs ir? Nu, to mēs pamanījām vakar, tajā dienā vakarā. Viņam stopņiks ir uztaisīts M krāsās. Vai tur kaut kāda RGB leņķi ir ielikt, viņš ir zils, zaļš. Tāpēc, ka viņš 220 eiro maksā. Nopietni? Jauns. Šitas te? Jā. Es ceru, ka tur ir tā lenta kaut kāda ieliks, varbūt izņemšu ārā un tur būs normāls stopņiks. Nē? Es tev parādīju. Un tas ir viens štēle? Tas ir dārgākais, kas tur ir. Labi, un otra štēle man atslēga neiet. Es nevaru aizslēgt mašīnu. Ko tas nozīmē? Tā ir antena? Vai mēs no sākuma pačakrējuši uz tiem vadiem? Čipa oriģināls? Tu viņu neņem ārā? Ejoši nepārdod? Pārdod, bet viņi tik daudz vajadzīgi, kad man tik daudz lietot nav. Man jau derēs arī lietot. Ja ir gadījumā būs dirsā. Nu, tad tev ir iespēja, kamēr vēl neviens nav Tu citiem var vienkārši šitos jaunos uzreiz. Jā, neko ir redzi.
šitāds teviņš, nā? 250 eiro? 220 eiro. Jēziņos. Ja jums vajag stopņiks, tad pastieties. Vēl 5 ir un 1 rezervēts priekš manīm lietots. Nu, lietots būs pa pusē. Gan jau, kamēr būs šitas video, sen jau viss šitie arī būs jau pārdot noteikti. Patīdēt, kas viņam par kolekciju ir. Cik maksā viena mašīnīt vidēji? Tu nevar atļauties katrā ziņā. No jā, bet mazliet. Pērkot šitāds 61, tu nevar atļauties. Bet katrā ziņā, ja jums kādreiz kādam šitāds te ir, varat piedāvāt agriem viņam vājību šitām lietām. Nav man. Ir. Runā, ka šitas te maksājot 1,60 to manēju. Kur šitie maksā tavu 60? Nu jā, pusi točina. Dabajām bagāžniekam šitos vākus. Un viss šitas te iet no šitāda facelift. Tā kā ejam visu sakrāmēsim iekšā un brauksim jau uz servisu. Agnes man vēl redzējāt, vēl dāvaniņas vēl šāds tāds iedeva. Tā kā nolaidīsim beņķus un piļījam. Tad, kad no šī gada jābūt obligāti 3 stūriem, Agnim arī viņi daudz jums apskatīja izčakarē, tad jūs jau zināt, kur atrast. Cik te viņi ir? Nopietni! Šitāds labs monstrs priekš šitāds. Jā. Šitāds ļarts. Bet es viņai otru dzīvi došu. Te pat nebūs jāmazgā. Tu piedalies, vienkārši atdzīvināšanā. Nu, to jau nav atdzīvināšana. Kas tad? Tas ir tā kā, 90-gadīgai omai taisīt plastisko operāciju, kurai pēc tam ķipa 20 un nākošu gadu jāmirst. Nē, tik ātri viņa nemirs. Nu, Tas tā kā sapumpējā zālēm un tad kādu laiku iet. Tik jau, kamēr pumpē viņā iekšā. Tā jau esam visi sakrāmējuši. Agni, paldies tev par labām lietām. Tā kā Agni atradīsiet TikTokā. Tu tirgo detaļas, ja? Pārējais sapratu tajā online? Nē, netirgo? Viņš netirgo. Dāvina. Dārgi dāvina. Viņš dārgie dāvinājumi iet. Labi, mēs brauksim uz garāžu un sāksim kaut ko jau domāt. Vso, tiekamies garāžā. Tā nu ko sāksim, kā jau es teicu, paņemsim tagad kārtīgi mašīnu. Nomazgāsim. Visus diskus, virspus, ārpus tās gribēju teikt. Motortelpu mēģināsim nomazgāt un jau tad sapratīsim, kāda tur īsti izstās. Jo es neesmu redzējis to mašīnu tīru, varbūt tur apakšā zin tīru netīrumiem. Ir vēl visādi traki defekti. Tā kā ķeramies klāt kārtīgi, samazgāsim. Tā parādīsim motortelpas, jo sāk mazgāt, bet aizmirsu ieķert, apmēram, kā viņi izstās tagad. Mēģināsim uztaisīt kaut ko skaistāku. Jau mašīna jau labāk paliek. Bet mazgājot es sapratu to, ka te vēl pāris detaļas, kas man gribās sakrāsot. Šitā krāsa ļoti grūti, lai nokrāsot. Pasieties, arki zila, durvis pelēks un kaut kas te ir bijis. Nav iespringuši. Nu, ko esam nomazgājuši mūsu 61. pelnu. Te nu reiku viņš ir nomazgāts kārtīgi vairākām reizēm. Kārtām kopumā varbūt pat nav slikts. Nezinu, kā kamerā noteikti izstās vēl labāk nekā dzīvē. Pasieties, man liekas, te jau var likt jau, man liekas, tirgoties. Jā, vienīgi apskatīja jāiziet. Bet mums es jau mazgājot redzēju pāris problēmas jaunas. Iespējams, ka mums būs jākrāso kapats. Kapatam ir daudz acetumi. Tā arī krāsa iet nost. Priecēja, ka šitas lukturs nesīsciet, bet šitas gan svīsciet. Varbūt tas tāpēc, ka es motortelpu mazgāju. Vispār jāatvērsim motortelpu. Diski mums izrādās šitādi te pelēki, bet jau nočakarēti. Mašīna vispār nav redzējis nekad kaut kāda detailinga. Viss ir vēl ar asfaltu. Šitie dzelteni. Tī kaut kāds knipuķi. Āciņi nočakarēti. Vismaz jums ir ļoti labs. Mums ir krāsotāji, kā jau es teicu, redzēt paši kamerā, kā krāsojuši. Jā. Bagāžnieks. Nu, te nekas tāds jauns nav, bet tāda jauna sīkumiņa ir. Bukti jau mums bija. Izrādās tās dūri ar bišķiņu apčakarēti mums ir. Bet tā jau nekāda vaina. Man tā liekas. Tā nu tagad no 3 metriem. Šitā puses izstās cietus vairāk, jo viss kaut kur ir bukts, tur bukt. No priekš vispār nerunāsim, jo nav rest. Un parksensors ir iekrits. Bet no šitā sāna, ja tā skatās, ir labs. No tā, tagad man ir 2 dienas brīvs. Pameklēs vēl šāds tādas detaļas. Un tad jau dzīsim servisā, jauksim visu ārā, kas mums īsti nepatīk un ko mēs gribam uztaisīt. Tad jau sāksim dot otru dzīvību. Tā motortelpa mums izstās šāda. Ir stipri tīrāk. Reku visu var smuki redzēt beidzot. Bija sakrājies par šiem gadiem tādi dublīši, eļļiņas. Viss smuki. Ļoti labi.
Very good. Kurš mēģinām sataisīt krāsledīs, mēģina sataisīt, lai nav jāpērk citu. Viņš saka, ka te bumbiņi izskritus ārā, bet ir kaut kāda problēma. Tā vieta izdēl uz šitām krāsnam, jā? Viņam ir tā lausīt, ka viņš ir iekabināt. Mums tur kaut ko uzkausēt var. No, tagad ātri pasīties, tad beņķi nevajag, jau ir plāns braukt uz Rīgu. Maģi pasīsimies, kāpēc viņš man rubās nost. Jā, pa skanēliem vai nav gumīgi. Tā kamēr taisam beņķi, ir laiks nomierinīt šitos te glāžu turāmos. Pasīties, kādu viņi izstās. Ieskrūvēsim jaunas, mums šī no kanēļa. Citi, tam mums ir 2 glāžu turāmie. Kaut kādi, cerams, ka ejoši. Dabūj cita. Tā, mums šitas strādā. Visu forši, varēs kafiju padzert. Bet mums šitas te piesprūst. Negrib kaut kā. Reks strādā gan. Nevar. Un mēs salīmēsim šito te ir. Tūlīta līmītes salīmēs. Tā tikmēr mums Edijs jau taisa krēslu, jau var regulēt. Jāpieskrūvē laikam, cik es saprotu vēl, jā. Un viss noteikās, to Edija parākā staigā. Viss. Sataisīji? Tikko gāja. Tas pa naklīm, bet tikai to sūdu pie... Edija, tu te redzi, ka sataisīji. Augstāk jāpaceļ tā ruča. No, mums bišķiņ fails bija ar demonstrāciju, bet sapratā, ka strādā. Tā, salīmējām arī šito. Viss smuk turās. Un tad jau laiks nodemonstrēt. Mums ir pirmais. Un otrais. Tik labi ekstra atdzīvinājām. Šitā ir tēma. Nice. Tā, mums bagāžnieki nesanāca kādīgi attaisīt vismaz augšējo stikliņu. Šito te pamēģinās kompi vai nevar. Edijs tagad smējās, vai man vispār būs kāda zaļa aile. Es domāju, ka būs. Bet atceries, ka tie Androids ieliks iekšā, tur daudz būs sarkanie. Pirms mums vairs neiet duri, mēs viņu nevaram ne atslēgt, ne aiztaisīt. Mums izjaukts ir bagāžnieks, kur nevaram salikt, jo mēs vēl nezinām, kā to izdarīt. Bet, cerība mirst pēdējā, kā saka. Oj, Edij, kas te notic? Tur arī viss beigts? Mikrum. Ko tur mēģina izraut? Noņem to bloku nost, atbrauc viņu vaļā. Te ir ūdens pilns bijis, ļoti daudz ūdens. Te šitas arī nav nemaz. Tad bija kāda apskalo ūdeni, tā viss tak iekšā blokā. Tā jau var sanākt. Jā. Ej, tīrs. Kuriem jābūt bijis, te? Nē. Tas arī noplīsa visu lenti? Pagan tam slēdzam ar vadību ir augšā, ja? Pilnīgi tagad vēl tāds mitrs. Sanāk, katru reizi, kad tu apskalo logu. 150 eiro. Šķietās maksā. Bet tu tur ir šteka ratādi izstāst dīvaini. Tā attaisījām vaļā un nevar sataisīšu tā? Šoreiz, laikam, ne. Ej, viss. Tikai peldējies ūdenī. Tas ir radio un Anna un šitam te pultī, ja? Jā. Un kas te vēl nāk un dafīgā kabeļā? Paka, šito mēs varam saglāpt lielu un izvēl ārā, satīra un ir, ja? Mēģināt. Tā, noņemam no stopa lampu. Te džeki ielikuši parasto LED lenti. Vai kurš te filmē? LED lenti ir ielikuši parasto. Iekausējuši tur. Līdz ar to te nav bijis šitas apskalotais logu. Un iespējams, kad šitas pipsīts ir mošs tecējis iekšā antenā. Tāpēc līdz ar to mums ir beigts šitas. Tas ir 150 eiro, jauns 220 eiro. Lietot vēl iešu bančīt vēl, bet lietot cenodēju maksā diezgan. Kurš vienā sitienā ātri vien var savākt 3-4 sotaks un te nekas neiet. Tā kurš bija pie Agņa, aizbraucis pakaļ jaunam uztvērējam. Mums strādā radio, bet mums neiet atslēga. Vai atslēga izkodējusies vai tam līdzīgi. Tā durvis slēdzena. Par vodka durvīm, ko mums tur noraut ir cilindriņi bagāžniekam un paklājiņiem rekuši tie te skočiņi. Nē, bet lipučiks rek. Un tad paklājiņi, protams, oriģinālie. Tagad šitas viss jāsaliek, bet mums nifigā atslēga neiet. Laikam ir vai nu baterija izlādējusies, vai kaut kā jāpiegodē, vai nu šoferu dūri jāieliek slēdzeni, viss tur jāsasprauž un tad varbūt ies. Un vēl stopņiks mums ir jauns. Ne jauns, bet lietots, bet vismaz ejošs. Bet oriģināli
functionality, apskalotais anteniņa, stopņiks. Daudz naudīņas jau ir ielikts jau. Cerams, ka mēs ar to apstāsimies, bet pagaidām izstāst jau, kad grūti būs. Tā uzliksim tepiķīšus un amortizatoru mums jāuzliek. Kāpēc viņi tā skan? Normāli. Mūsu tie sļipučkas bišķiņi ir padiluši. Kaut kādi neīsti arī, man liekas, paklājiņi. Tāpēc saliksim jaunus. Vecais paklājs. Iemečīsim iekšā. Ir atšķirība, rekot smuks paklājiņš un pilnīgi nočakrāts paklājiņš. Ej, tīštam pat ļipučkas strādā. Tā, un aizmugurē arī ieliksim. Jau sāk pēc mašīnas iztīk. Pagājuši čakars. Tā mainam slēdzienu, tikmēr vajadzētu arī cilindrus samainīt, ja mums ir kaut kādi dīvainie. Šāds rasns, un tad ir tievs. Nezinu, tā kā elektriskam baguloziem būtu bijis, bet nav jau tā nekā nav. Cilindra maiņa. Bežiem liekas, tā cilindra maiņa tā kā atspēr, kad jā. Nākošā diena jau ir. Es tagad ar šito pašu mūsu mēģo 60 braucu uz Rīgu pēc daudzām rezervas daļām. Gan pašam 61. gan E30, ko tikai redzēsiet vēl, kas to plānām. Un E23, kam man 61. ir vienīgais pagaidām auto, kurā var tik daudz kaut ko ielikt. Nav. Mēs tagad maucam, bet pirms tam bija piebraucis pie Āgņākau. Man jau tāds sajūta, ka es pie viņa jau dzīvoju. Pirmajam mēģinājām atslēgu piekodēt. Sapratām, ka atslēga mums ir taisīta, tur ir parastā baterija. Iebrauc nopirkt parasto bateriju, pēc tam piekodējām. Atpakaļ signāli, viss smuki strādā. Yes, viens mums jau ir izdarīts. Tad man bija Barčakā vēl viena atslēga stāvēja. Kā iepriekšējais īpašnieks teica, ka tā ir otrā atslēga, bet izrādās nav. Tajā mēs ielodējām jaunu bateriju, bet nestrādā. Znači nav no šitās atslēgas. Bet mēģināsim noklonēt un uztaisīt, ka šai mašīnai jau ir divas atslēgas, rezervas atslēgas. Tā kā pārdodot būs ar divām atslēgām. Man liekas, tas ir labs bonus. Tā nu ko, esmu Rīgā. Pirmā strelka mani, Rīga plaza, pēc mūsu podziņas, kur mums neiet. Jā, iedomājieties, es uz tādiem sīkumiem iespriekst. Var ieslēgt, izslēgt, bet skaļāk nevar pagriezt. Stūri, protams, strādā. Tā kā būs oriģināla podziņa. Čalim čals pasūtīs, bet viņam vairs nevajag. Viņš pa viņu samaksājis. Ir dvačuk, viņš man prasa 5, bet tā kā baigi lūdzot, lai viņš atved pretī, pabrauc, iedosim viņam 10 eiro. Tā kā gaidām tikšanos un tālāk jau brauksim uz Pro Tuning veikalu. Man tur šo to vajag paņemt. Tā satikāmies un konstatējām, ka nav īstā poga. Viņam laikam bija no facelifta, jo ar chromu riņķīti. Ja tu skaties, lielais paldies, kad nāca pretī un gribēja atbraukt. Un es arī gribēju, kā labāk bija gatavs iedot vairāk naudiņu, bet sanāca kā sanāca. Un beigās norāvām to pogu un es vispār sapratu, ka man nevis pogu vajag, bet visu to kruķilku. Viņi laikam ir aprauta vai tam līdzīgi. Tā kā, nu neko, tagad braucam uz nākušu adresīti. Braucam uz Jelgavu pēc Lukturiem 61. Kā jau redzat, man te ir daudz visu kaut kas, priekš 3 mašīnām, arī 61. klientu mašīnām. Parādīšu to vēlāk, kad atbraukšu garāžā, ko mēs tad īsti paņēmām priekš šitām mašīnas. Hello! Tā mums ir vēl pēc 2 dienu pauzītes. Visu kaut ko grib parādīt, ko es esmu sapircis. Pirms mēs dzenam iekšā 61. uz izjaukšanu. Mēs dzīsim iekšā viņa servis zonā. Tur visu tehnisko sataisīsim, apakšu sataisīsim. Noņemsim empaku, visu, ko varam noņemt nost. Lai šeit jau varam gatavot jau krāsošanai. Tā kā daudz garas dienas mums būs. Tagad nāc parādīšu, ko es paņēmu jaunu. Mums ir forši lukturi bez plaisām. Protams, ka mēs viņus lakosim. Tad mums ir apakšējās vanniņas. Empakas buferim. Jo tādas tur nav. Abas divas šitie gan ir jauni. Un tad mums ir pilnīgi jauna priekšējā reste. Jo paši zināt, kādu viņi izskatījās, jau redzējāt. Šitā ir oriģināla. Nika visiem kodiem. Man ir arī vēl vecā šitā restīta, ko te liek, bet man nav otrā pusē, tā kā dabūs vēl meklēt šitādu. Un pats lielākais bonus bišķi sadarkojos. Izdomāju, ka vajag disks arī, ne? Tad mums ir šādi diski. Vakar atved no aizput. Volā! Man liekas, izsīsies rītīgi labi. Reiku šitā te apmēram vajadzētu izskatīties. Šitie ir R19 dažādi platumi, 9J un 10J. Būs arī jaunas riepas.
diskus arī krāsosim. Man liekas, ka sudraba krāsā, jo šitie tagad ir mašīnas krāsā. Man liekas, būtu labi sudraba krāsā. Un šitie īstās iespaidīgi. Tā kā jā, nu jau esmu, man liekas, jau aizgājis pilnīgi citā budžetā, kāds bija domājis. Bet cerams, ka novērtēsiet to un jaunais saimnieks ar to novērtēs. Tā kā dzenam iekšā un jaucam visu ārā un tad jau skrūvējam. Bumers mums ir iekšā. Edijs jau visu kaut ko ir apskatījies, kaut ko jau sataisījis, durvis sataisījis. Un tagad mēs cīnījāmies ar parksensoriem, mēģinām saprast, kas kur kā nestrādā. Pagaidām neesam tikuši galā, bet mums tagad interesē, uzmetīsim vienā pusē, kā izstās diski vai nevajag kaut kāds flanšs, varbūt pa platu un tam līdzīgi. Kroši pacelsim augšā BMW, Edijs gribot ļoti redzēt, kas viņam jādara, un tad mēs te parunāsim līdās, ko tad mēs darīsim. Atspēr nav nolūzis. Kroši braucot, man bišķiņ kaut kas ridīgi priekšā klučs kreisajā pusē. Edijs saka, ka stūrs reigi būs jāmaina. Es saku, viņi buļ. Viņi tad neies krast. Postieties. Šito nevar skatīties uz no augšas mazgāju motoru. Nav? Tu jau teici, ka šajā pusē nevis tajā. Nu, apskatēju te, jā. Tā, pastīsimies, Rika, mums Basto interesanti, viņš strādā. Altari, ne? Tā domā, Edī. Nedī, kā tev grīd? Vienīgais, kas viņam nepatīk, ir kaut kur te. Bet tev tad īstenībā viņu nomazgāt. Tā ir tādi lauki. Kur mums kompresors? A, te ir līgsti bijis, rezi? Pastīs, man liekas, tur ir līgsti bijis. Ne? Tāds ir līgsti. Skatieties šitā tā jau name. Tā ir parking? Nē, īsti. Bet priekšējiem tā būtu jāiet. Bet tu te, reku, taču... Arī kaut to aizmugur, ja kaut viens sensors neiet. Kā, reku, Arnis teica, kad pofīgi. Nav pofīgi. Viņš ir priekš un pakaļ. Ko viņš tev teica? Es no viņa tā arī sapratu. Diagnostika. Kāpēc tā? Ej, tur attā. Kāpēc tas viss iet mīnusā? Te kaut kas bijis, ja? Kas te ir bijis? Tev kaut kas štekers vai bijis kaut kāds konkrēts, kreils. Kurš būs šeptēt ko? Nu, varēs pavošņāt telefonī, jā. Nu, pasies to stūrs reiku, ko viņš man tur ķipa teica. Kaut kas tur galā esat jāmaina. Deic tagad jaunu kaut kāds svaigas pils. To, ka te viss vienā eļļā. Viņi te jāmazgā, jātīra, te nevar tik vienkārši. Nevarēs saprast, jā. Vēl man nav nekāds šķidrumi jāliek. Tev vajag nomazgāt, jūs jau augšu visu mazgājat, tagad viss saticēs lejā. Čugunu kolektors uzlikt. Kurš mums ir čugunu kolektors uzliks, tā tad neplaisās un nedūmos. Tā salāba. Man bišķiņ. Vismaz kaut kāds bonus, kas pašam nav jādara. Nu jā, viņš teica, kaut kas jānomaina, tekot blīvi. Tur? Varā? Kapariņci. Nu jā, viņš teica kapariņu. Nu, kā mēs šitā varam izārstēt? Kur tieši? Pilas. Domā, turbīni? Vai vienkārši? Arī, ka šis arī nu ir grab. Jā. O kā man šitā apskatē neielika? Kad jau šis ir apskatē? Nē, tev bija apskatē, bija pa labo pusi. Tu teici, ka tev grab kreisā. Jā, tā konkrēti grab. Man tas vienīgais, kas grab pa lielu. Kāpēc zilā mīša? Mēle? Viņš tie ir mainīt. Bet tā kopumā, man liekas, grīdi pat ir ok. Kāpēc šito vispār varam nomazgāt? Varbūt te karčeru vajag. Viņš jau teica, ka beigts ir, kur ir tas līmeņi? Beigts, Riku, te vispār trubas mums. Fidas atbilda. Nu jā. Viņš tā arī jābūt? Nu, to jau tik iztīri. Neiztīri. Tu zini, cik kompresors maksā? Bet viņi vajag. Nē, mēs varam uzsākt, tā kā es runāju. Jā, redziet šito te pipsīt. Man reāli ienāca doma nopirkt kompresoru. Ielikt iekšā, nu parasto, ko var 12 voltos ielikt. Šeit pieliek gaisu, izvelk līdz salonam, pie šofernieka. Un ap podziņu var cilāt pakaļ, cik tev vajag augstu. Man liekas, tā ir laba doma, bet viņi kaut kā noraidīja. Nevajag. Kā, nē? Nu, nevajag. Bet jā, šis ir metams. Nav. Tāpēc, ka viņam gals ir vaļā. Vēl jau tu nezini. Izpotīs, izmazgās. Viņi nevar izpūst. Tur nevajag uzreiz norakstīt visu. Viņi nevar tā. Var. Nevar. Var. Nevar. Viņai ir smilts, viss, jau viņš ir nav ibras. Metā. Viņš man teica, ka iet. Tas jau ir mainīt. Kā viņš var iet, nekas tur neiet. Jūs stāst, pasaka. Vai kamēr tu man neprādīs, ka viņš neiet nec. Jūs jau pie šitās pravotkas te kaut kas var iet, ne? Tas ir ziķers, ne? Kas te ir? Šitie domā par parkingiem? Ļoti testējam. Tas štekers, ne? Parking. Jo parking tev neiet. Jā. Jā. Es stāstu, ka iedas būtu. Labi, krošs skaidrs. Būs ko šeptēt. Tagad mainam disks. Krošs tikko, viegli sakot, dusmīgs bišķi palika.
jo mūsu diski īsti nedara, vismaz ne šādā izpildījumā. Priekšā vispār liekas, ka vajag kādu 3 cm flants, jo skarās pie amortizatora un aizmugurējie gandrīz uzliekās, bet arī vajag vismaz 2 cm flants. Labi, tas sūds par tiem flančiem, to varētu vēl sabīdīt, jautājums pa priekšu. Nevar tā īsti noteikt uz acis, tu tur uzliek 3 cm flanci, vai nebūs mums pa daudz zāra. Grūto nomērīt. Kā to varētu nomērīt? Vai nu jāliek tirgoties. Karoči sazvanījām Švābīgo. Švābīgais mums ir eksperts par bembiem un diskiem un sēdinājumu un ko vajag. Viņš teica, nomierinies, tu neesi pirmais, kas šitos diskus pērk. Viņš saka, trīnieks flančs un būs mērcītē. Nu neko, terēsim naudu atkal, kas mums nav. Terēsim naudu, kas mums nav, bet, kā saka, izskats prasa upuru. Tagad sūtam flančs un pirms krāsošanas uzmērīsim, pastīsimies, vai nevajag valcēt. Aizmugurē arkas un priekšā, jo paņemsim bišķiņ platāks, jo, lai izstās agresīvāk. Jo tā standartā ir 25 priekšā, 30 aizmugurē, bet mēs ņemsim 30 priekšā un 35 aizmugurē. Maucam. Tā Edijs mums mēģina tagad saprast, kur vispār ko lodēt. Un pasaties, viss vienā grantī. Un šeit ir lukturi lodēti. Nezinu, kāpēc un kā. Un bumpers. O jā. Nu, ja tā jau es arī domāju, ka noņems to buferi, ka te būs vienkārši grants. Pasauli te varētu īstenībā kaut kāda grants karjera atvērt. Nu, neko, bet mēs jau zinām, kas jādara. Nu, ir pierādījums. Lietas man galdā pierādījums. Tā kā, blēd, mironim vēlreiz likt nejūt. Edijs taisa pretvārstam apkopu, tad mums vajag dabūt ātro galu šito un vēl šeit. Te var dabūt ātros, ne? Nopērts neskrumēt. Tā, jā. No, tā kā cerība ir, kad kompresors būs ejošs. Vismaz kaut kur varēs kapēki ietaupīt, jo tik daudz naudu vēl vajag. Un jau ir iztērēt. Pilnīgi trakums. No. Tagad Edijs tiks galā kompresoru, lampas jau ir izņemts, tad mums vajadzēs kaut kā viņu nomazgāt. Un diskiem vispār, diskiem. Mēs esam pasūtījuši flančus, pagaidām mums nav riepas. Vēl meklēju, ir kaut kādas sadarbības, bet piedāvā apmēram tādu pašu ciparā, kā es varētu nopirkt, tad man liekas, ka dīvaina sadarbība. Nu, bet mēs cīnamies. Es zinu, ko es jums gribu parādīt. Man taču atnāca stikliņi no Signedas. Viņiem gan paldies, viņi gan maleči. Kāda mums tagad ir? Mums ir šitādi. Šitos arī mainīsim. Šitos mainīsim. Un aiziešu parādīt, kāda mums izstāsta jaunie stikliņi. Īstenībā tur tagad ir akcija. Un pēc tam izrādās ar visu LED lenti iekšā nāk. Un cena, ja nemaldos, bija kaut kādi 57 vai 63 eiro gabalā. Man liekas super labi. Tā kā tur es jums parādīšu. Tā arī mūsu kaste. Vaļā. Edijs jau mums iečekoja, jo Edijiem arī vajag tādas stiklas. Edijiem te lukturas daudz labāk, mēs tikko viņus vispār nolakojām. Un kas mums ir? Galvenais nelikšu nešķekarēt. Rekara. Ar visu LED lenti. Gabarīti. Smuki stikliņi ātri bāzīsim iekšā un nesaiet putekļi. Vēl ir jautājums, kā mēs vispār viņus ieliksim. Jo šitādas lietas es darīju tikai bērnībā, man liekas, ar Subaru. Bet nu, gan jau sanāk. Tā kā šeit būs viss, kur var atrast Signetā. Šāds te lukturs un vairākām modeļiem arī cits lukturs stikliņas. Tā kā skatāmies. Tā Edijs mums jau liek kompresoru kopā. Pasieties, kāds viss smuki tīrs iekšā tā, lai nav kliekšana komentāros. Un Edij, te jau ies, vai ne? Tu jau dod Edij garantiju kaut kādu. Es šī tādiem ne. Kāpēc? Ja tu man iedot jaunu, es tev iedot kaut kādu garantiju. Vai ne? Un tā taču ir. Nedod ķipa lietotām detaļām? Nē. Tu taču iztīrīji viņu. Nu, tas jau nekas. Es jau nezinu, kas viņam pirms tam noticis. Tu jau redzi, ka strādājis kārtīgi. Un arī nestrādājis kārtīgi. Arī. Tā kā jā, cerēsim, ka kompresors mums ies kādu laiku. Nedēļu, gadu, varbūt 3. Bet viņš katrā ziņā iet. Nu, ko tagad noņemsim priekšējo buferi, lai saprastu, kādas briesmas tas šeit ieraudzīsim. Jo aizmugurē paši redzējāt. Tā paņēmām nost intercooleri trubu. Mums te bišķi ņeļiņi krājās, domājām, ka viss slikti, bet īstenībā nav nekas slikti. Te bija blīva, ka šitā nošķiept. Un šitā blīva arī. To vajag te visu satīrīt, likt jaunas blīvas. Un būs forši. Un šito visu bardaku samazgāt kārtīgi. Lai bišķi elpo tas kūlers. Un tam mums te nav kaut kādam dačikam arī ko vādi vispār tas temperatūras, kurš skarās nevis kriemeliem klāt, reku rulītim. Kaut kur vēl bija, ja? Šitā jā nav jābūt, ne? Viss kā ne. Kāpēc viņam jākauk?
Taču normāli mašīna. Paņemsim sacelsim dankratiem un mēģinās, cik nu var nomazgāt to pasākumu. Tā arī, ka mums palika priekšā interkulers. Daudz tīrāks, uzlaidām ķīmiju, paskatieties visu ceļus. Tās esmu dankrata operators un Nedijam patīk daudz mazgāt, ka mēs te vainamies. Tā apakšā esam smuki samazgājuši, viss skaisti brīnišķīgi. Laiks idejām ķerties pie tehniskajām lietām, sakārtosim bremzes, rokas bremzes un tā tālāk. Tā mums ir no LR riepām. Paldies švābīgajiem pa flančiem. Mūsu 61. megaprojektam gandrīz vai. Kroči, ja jūs gribat flančus, tad LR riepas brītīgi labām naudiņām. Jo interkārā arī var dabūt flančus, bet viņi maksā kaut kādā 90 līdz pat 100 eiro gabalā šitie ir asnie. Paldies švābīgies pa alumīnija gabaliem un skrūvas jaunas nāk arī komplektā. Tā kā uz mūsu 53. diskiem paņēmām bišķiņ platāks, pasīsimies, cik vajadzēs arkas varbūt pavelcēt, lai izstāsta maksimāli tāds būdīgs. Edijs ir beidzot dabūjis arī parksensors ejošs, jo tas bija 2 dienu skrējiens ar šitiem te vadiem. Bija kaut kur vēl pārāvums, un tad izrādās arī bloks negāja. Un vakar beidzot atsūtīja bildi, kad ir. Edīgi iekomentē par parksensoru. Bet kaut ko normāli iekomentē nevis. Nu, tagad viss kārtībā, viss iet, sataisīt par lotku, samainīt bloku, samainīt sensoru. Kroči daudz naudu iztērēja, lai vispār sensoru strādātu pa lielam un laika. Nebija domājis, ka tas baigi prasīs laiku. Jo man likās nomainīs pāris dačiks un aizies, bet nē. Plēnam gandrīz, man liekas, no Pravotkas laikam viss ir izdarīts. Mums iet kompresors, mums iet parkingi jau. Kompresoram tiks šeit tāda vadiņa jāsavieno vēl pareizi laikam. Mums ir bremžu diski, kluči atnākuši, visādas jau ķēgas. Un kā jau redzējāt video, Edijs smuku visu salodējis, salika, pasies tā kā OM, tā mēs strādājam. No, ja jums ir 60. vai 61. kādreiz sensori būs nomiruši, tad mēs apmēram jau zinām, kur jāskatās, jūs esat labs arī treniņš īstenībā pie klienta mašīnām. Tā kā cerams, ka šodien pabeigsim visas tehniskās lietas un nākamšodien jau dzīsim iekšā uz krāsošanu. Te arī būs daudz, kad tagad darbojamies tālāk. Uzmērīsim vispār disku. Ko salieksim tagad bremžu diskus, supports un liekam virsū flančus. Yes, mums beidzot griežās ritens un viņš nekur neskrās pie amīša. Paskatīt, cik tur ir daudz vietītas, vēl vesels kāds centimetrs. Un tagad paspēlēsimies ar pneimu. Jā, mums šitāda ekstra bija, ka varam augstāk, zemāk, nu tā kā vajag, bet jūs jau to redzējāt iepriekš. Kā jums patīk? Ierakst ātri komentārā, kā tev patīk šāds sēdinājums. Es domāju, ka mēs pie šitāda arī pietaupīsimies, tad, kad uzliksim kompresoru un sakodēsim datorā sēdinājumu. Es domāju, perfekti! Tā Edijs to ir izdarījis. Edijs ir uzlicis mums visur apkārt bremžu disku, rokas bremzes, klučus un tā tālāk. Mēs uzlikām arī švābīgā flancīšu uztaisītos un uzlikām jau diskus piemērīt. Un man liekas, izstās vienkārši bomba. Apmēram šādā sēdinājumā varbūt bišķi zemāk. Varētu būt problēma, ka skarsies kantē, tāpēc vajadzētu arī pavēlcēt uzreiz pirms krāsojam mašīnu. Un priekšā izstās arī labi. Te bišķiņi sasēdīsies. Bet šeit nav sēdinātās atspērs. Te varētu būt sagurušas atspērs, bet varbūt arī jāliek sēdinātās. Un platāk riepa. Edijs saka, viņam nepatīk priekšējās riepas. Bet man liekas, kopā tie diski izstās baigi labi. Tagad jautājums, kādā krāsā viņas krāsot, atstāt pelēks vai sudrabā? Man liekas, ka sudrabā būtu labi. Tagad viņš to mašīnu tā saplūst. Tā, diski mums der, platumi ir īstie. Varam ņemt visu nost, riepas montēt nost. Mums ir diski jākrāso, mums jāmeklē jaunas riepas. Mums vēl jātaisa šis tas apakšā, no ritošās, un tad jau vēl pretrosiņi jāuzrauj. Ir pāris darbiņi vēl, kas jāizdara, lai mēs brauktu blakus garāžā boksā uz krāsošanu. Tā, pasīsimies, kā vispār no aizmugures izskatās. Platais efekts ir ritīgs. Pazies, ka viņš uzreiz plats, no sāna ar labi izstās. Būs labs, uzliks vēl bišķi platāk riepa. Būs bēdājs ritīgs. Te varbūt var līmēt uzlīt, to, ko Opelim negribējām līmēt. Paldies, ka noskatījies pirmo daļu.
pēc nedēļas tiekamies otrā daļā, kur jau dzenam iekšā krāsotavā, krāsosim, ķūnēsim un tā tālāk. Un lūdzu atstāj komentāru, kā tev patīk, ko mēs darām. Tiekamies pēc nedēļas.